tūkstošiem vēra jaunā Latvijas Nacionālā biblioteka, kura nenoliedzami ir izcili piemērota grāmatām un lasīšanai. Bet vai šī gadsimta būve, kur mēs celām vairāk kā 20 gadus un kas ir arī dārgākā ēka Rīgā, ir ērta un pieejama lasītājiem? Uldis Āboliņš pētīja, kā sabiedriski nozīmīgās ēkas plānošanā un realizācijā dažas vienkārši cilvēka mēroga lietas ir piemirsušās. Kādi ir secinājumi tagad, kad Gaismas pils nodots sabiedrības vērtējumam, un vai tikpat viegli, jauki un gaiši ir būt par tās apmeklētāju? No Gaismas pils pirmās skices līdz reāli uzbūvētai ēkai ir pagājis ceturdaļ gadsimta. Par nācijas pašapziņas mega projektu, kurā glabāsies 4,5 miljoni grāmatu un pat barona Dainu skapis, visi kopā esam samaksājuši 268 miljonus eiro. Bez starptautiskiem būvzaraugiem skurpulos sekojot līdzi katram ciparam, būvniecības izmaksas varēja pieaugt pat par 30%. Taču nodokļu maksātāju naudas maciņš joprojām jāatstāja pietiekam atvērts visu laiku, lai katru gadu no tā turpinātu plūst ārā miljoniem eiro stiklotā kalna uzturēšanai. Tas, ko mēs šobrīd lēšam, ka uzturēšanas izmaksas ēkai būs no 2,5 līdz 3,5 miljonu eiro. Jau šobrīd mēs zinām, ka viena no vislielākām izmaksām būs elektrības izmaksas ēkā, jo ir lasītavas vairāku tūkstošu kvadrātmetru platībā, un tas būs aptuveni 250 000 eiro gadā. Tas nozīmē, ka Gaismas pils ikmēneša elektrības rēķins varētu būt nepilns 21 000, jeb strāva tiks patērēta ar ātrumu 672 eiro katru dienu. To vēl par ļoti mazu summu sauc bibliotēkas strateģiskās attīstības nodaļas vadītājs. Ne tikai 11 000 spuldžu un lampu, bet mežonīgi jauda nepieciešama arī dzesēšanas iekārtām, vienā stundā tās patērējot tik, cik vidusmēra dzīvoklis mēnesī. Maksimālo, cik vispār šī ēka spēja gadā nokurināt elektrību, un tas ir 16 000 megavatstundas, kas naudas izteiksmē pārvēršot var sasniegt līdz pat vairāk kā 2 miljoniem eiro gadā. Bet tas ir prognozētās maksimālās izmaksas, un mēs nezinām, kādas būs reālās. Un es domāju, ka reālās var būt savukārt pat par 1 miljonu eiro mazākas. Tikpat liels nezināmais ir arī stiklotās fasādes un jumtu tīrīšana. Ar Nacionālās bibliotēkas mākslas un mūzikas nodaļas vadītāju Ilzi Egli uzbraucam Gaismas pils pašā spicē un te secinām, stiklu tīrība lielā mērā būs atkarīga no kaju labvēlības, vai tās kakās uz bibliotēkas vai nē. Šobrīd kaju izkārnījumi piekaltuši pie ļoti daudziem logiem, un tā tie turpinās uzkrāties līdz ēkas svinīgai atklāšanai augustā. Būs tādi raidītāji, kas neļaus viņiem apsēsties. Viņiem nebūs vēlēšanās šeit apsēsties uz šīs ēkas līdz ar to. Bet arī, protams, tiks mazgāti tie stikli. Apmeklētāji nesagaidīs kāju kaksu, noteikti par to parūpēsimies. Attiecīgie dienesti notīrīs un būs šie raidītāji, kas atbaidīs putnus. Tā ir viena no tādām nopietnām lietām, kas nezinu, kā tiem raidītājiem, acīm redzot, viņi nav uzstādīti. Tas tā nav, nezinu, atnāks apkopēji, kaut ko uzsprakšķīs un logas notīrīs. Nē, tas ir alpīnistu cienīgs pasākums. Tas ir pakalpojums, ko var veikt alpīnisti. Līdz atklāšanai noteikti. Taču vai tie tiešām būs tikai alpīnisti, vai no Somijas izīrēts šajā reģionā vienīgais speciālais pacēlājs, vai pa fasādi braukājoši roboti apkopēji, vēl ir atvērts jautājums. Reizi gadā tas ir plānots darīt gan fasādes, gan jumtu. Tās projekta aplēses tam ir, ka tas varētu maksāt no 70 līdz 140 000 eiro, atkarībā kāda būs piedāvājuma un tas apjoms. Bibliotēkas izpildirektori saka, skaidrība būs augustā, kad pašu būvnieku atmaksātā kompānija tīrīs fasādi. Ēkas personīgā higiēna būtu lētāka un mazāk komplicētāka, ja būvniecības gaitā starptautiskie aizdevēji naudas taupīšanas nolūkos nebūtu piespieduši atteikties no arhitekta Birkerta ieteikuma ar nanotehnoloģiju metodi apstrādāt virsmas ar speciālu šķidrumu, kas atgrūž netīrumus. Tad Gaismas pilī būtu pašatīrošās fasādes un pašatīrošais jumts. Te vietā ir teiciens, skopais maksā divreiz. Apmēram pašlaik lēš, ka tā varētu būt 20 000 tā vienreizējā izmaksa apstrādē. Ja tas tiešām apstiprināsies, tad jārēķina, ja, teiksim, pie šādas apstrādes mēs varam tikai katru 5. gadu mazgāt jumtu, jeb apstrādāt, tad, protams, būs valsts budžetā izdevīgāk.
Startautisko aizdevēju ultimāts ir radījis vēl vienu absurdu. Ēkai ar teju 360 darbinieku, 3000 apmeklētāju katru dienu, 400 vietīgu konferenču zāli un 460 vietīgu koncertu zāli ir tikai vienīga virzemes autostāvvieta 110 mašīnām. Mēs neredzam trepes. Zem šīs grīdas atrodas trepes, jo sākotnējā projektā šeit bija paredzēta izēja uz pazemes stāvvietu. Kuras nav? Kurš šobrīd nav, būs vēlāk. Bet trepes ir, bet viņas neved... Trepes neved nekur, viņas aizved līdz sienai. Un siena priekšā? Sienas vajadzēja būt būvdarbiem, un tad zem šī zālā, ārā, ko mēs redzam, tad arī vajadzēja būt pazemes stāvvietai. Atslēgts arī lifts, kam bija paredzēts vest uz pazemes autostāvvietu. Bibliotēka gaida, kad vai nu valsts vai Rīgas dome vai privātais investors izdomās to uzcelt. Tur pat nav nekas jālauž, tā grīdi projektē tā, lai tas būtu ērti, pēc tam demontējams un savienots ar apakšzemes autostāvvietu. Iespējams, ka tā apkārtēja ielas lodze palielināsies. Dabīgi, ka tās mašīnas ir jāliek. Es pieļauju, ka līdz pat Uzvaras parkam tas varētu būt apgrūtinājums. Skaidrs, ka tas apgrūtinās gan darbiniekus, gan lasītājus, bet visvairāk, protams, tas samazina arī šo mūsu konkurētspēju, tieši piedāvājot šos biznesa telpu īres pasākums. Iedomājieties, ja notiek konferenču centrā pasākums 400 cilvēkiem, tad nebūs diezko forši, ja mēs viņiem liksim skriet pa ziemu, pa puteni no tuvējās Pārdaugavas pie mums. Visasāk to izjutīs jau nākamgad, kad Gaismas pils būs Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā centrālā norises vieta, kur vēl bez Eiropas vadošās politiskās elites gaidām ierodamies arī 700 žurnālistu. Viens no prezidentūras pamatprincipiem ir ilgtspēja, tad mēs arī delegātus aicināsim ierasties uz Gaismas pili ar sabiedrisko transportu, un sabiedriskā transporta pieturas ir tieši Gaismas pilī blakus. Lai arī autostāvvietas trūkuma defekts tiks pārvērsts zaļi domājošās filozofijas efektā, tomēr ir grūti iedomāties Eiropas politiķus, ekspertus un žurnālistus braucam ar tramvaju, trolejbusu vai autobusu. Savukārt bibliotēka savus 360 darbiniekus un plānotos 3000 apmeklētāju dienā mudinās ierasties arī ar velosipēdiem. Taču izrādās, esošās velosipēdu stāvvietas kapacitāte ierobežota tikai līdz 15 vietām. Apjomīga velostāvvieta bija paredzēta tur, pazemē, autostāvvietā, kur tā arī nav tikusi izbūvēta. Prezidentūras vajadzībām bibliotēkas 2 stāvi būs jāatbrīvo no tur jau savestajām grāmatām un masīvajiem galdiem un plauktiem. Citiem vārdiem, tikko visu iekārtoja, bet jau novembrī jāvāc ārā, un par bezjēdzīgo pārstumdīšanu šurpu turpu maku atkal vaļā vērs nodokļu maksātājs. Lasītavu pārvietošana izmaksās nedaudz vairāk par 13 000 eiro, un krājuma pārvietošana apmēram 14 500 eiro. Tikšot sludināts iepirkuma konkurss, kurš uzņēmums grāmatas un mēbeles pārvietos uz bibliotēkas citiem stāviem. Nebūtu bijis, jūsuprāt, jēdzīgāk vispār tos 2 stāvus nemaz šobrīd līdz tam novembrim, decembrim neizmantot kā bibliotēku, lai nav jātērē šie 27 000 eiro, un tā tad varētu izvairīties. Nebūtu grāmatas, nebūtu plaukti, nebūtu jāmaksā pēc tam par pārvietošanu. Tāda iespēja nebija apsvērta. Godīgi sakot, mēs par to nedomājām. Man liekas, nedot viņiem iespēju pusgadu garumā izmantot bibliotēku, ņemot vērā to, cik mēs ilgi bibliotēku esam gaidījuši un cik daudz mēs esam ieguldījuši tajā, vienkārši nebūtu godīgi pret Latvijas iedzīvotājiem. Gaismas pils pagrabstāva konferenču zāli ar 400 vietām prezidentūras laikā izmantos kā preses centru, kur sakari ar ārpasauli būs ļoti svarīgi. Signāls šeit telefonam nav, jā? Šeit nav, jā. Pagrabā pārsvarā nav. Ja es, piemēram, esmu konferences dalībnieks, man nav zona. Pagaidām vēl viņš nav atvērts, tūlīt jau būs. Latvijas mobilais telefons drīzumā pabeigšot mobilo sakaru raidītāju uzstādīšanu, arī bezvada internets būšot. Mums nav bažas, jo mēs zinām risinājumu. Mēs strādājam pie tā, lai nodrošinātu ļoti labus internetu sakarus, jo šis tiešām ir mūsu reputācijas jautājums, jo Latvija sev vēlas parādīt kā digitālu valsti. Es pat nezinu, uz ko vairāk gribās skatīties, vai uz šo katalogu, vai uz skatu pa logu. Lieliskie skati uz Vecerīgas panorāmu Gaismas pili jau tagad padarījuši par šobrīd pieprasītāko konferenču, semināru un pasākumu norises vietu Rīgā. Visas zāles praktiski jau drīz būšot iznomātas līdz novembrim, ļaujot bibliotēkai arī kaut ko nopelnīt.
Mēs esam piesardzīgi plānojuši, ka tie varētu būt apmēram 100 000 eiro gadā, bet iecer ir, ka šie ieņēmumi varētu sasniegt apmēram 500 000 eiro gadā, cerams vairāk. Un tātad šo naudu mēs, protams, ieguldām pašā ēkā, tātad uzturēšanas izdevumiem. Salīdzinoši tas varētu būt elektrības rēķini, mēs ar to nenoseksim, bet apkuri un ūdeni, es domāju, mēs pilnībā varētu nosekt ar šiem maksas ieņēmumiem. Kopā ar Gaismas pils 4 miljonu eiro uzturēšanas izmaksām Nacionālās bibliotēkas gada kopbudžets ar algām un pārējo 7 ēku apsaimniekošanu ir 8 miljoni eiro. Bet nav bailes par to, ka pirms nākamā gada budžeta pieņemšanām politiķi pateikt, nē, ziniet, tik daudz mēs jums nevaram iedot, iedosim mazāk, un tad jums jāsāk domāt, kur tad nogriezt, varbūt nededzināt gaismu visos stāvos. Krīzes laikā tādu mēs piedzīvojām, tik samazināts algas, mainīt darba laiki. Ja tā būs krīze, tad mēs to ieskatīsim pa force majeure situāciju, un tad noteikti tas tā būs. Ja nē, tad normāli budžeta plānošana tādas lietas neparedz. Dzīvojam taču civilizētā valstī. Jā, bažas vienmēr pastāv dabīgi, bet mēs ļoti ceram, ka uz tādu saprātīgu darbību valsts līmenī. Uzrunātie eksperti atzīst, ka nākošo lielo projektu, tādu kā laikmetīgās mākslas muzejs un akustiskā koncertzāle īstenošana, būtu jāuztic valsts nekustamo īpašumu aģentūrai, nevis kultūras ministrijai. Ar visām budžeta griešanām beigās tikai ministrijas 5 cilvēki palikuši aktīvajā darba grupā, kuriem nepārtraukti bijis jāizjūt spiediens no visām pusēm. Ir lietas, kuras mēs, paldies Dievam, nosargājām. Budžeta griešanas procesā, piemēram, ēdināšanu, mums izdevās pārliecināt valsts kontroli un citas valsts iestādes, ka bibliotekas cilvēkiem tomēr gribās ēst, arī ne tikai lasīt, ka viņi nepārtiek tikai no gara gaismas. Uldis Āboliņš, Rojs Brants, Aivars Baltmanis, Uldis Vejs, LNT. Tas par bibliotēku un arī tik tālu par svarīgākajām ziņām šajā nedēļā. Bet ko nesīs pirms Jāņu nedēļa, līdz dziedāsim Līgo Līgo, to mēs atkal atgādināsim jau pēc nākamajām 7 dienām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz drīz tikšanās.